Mēs atradām lidmašīnas avārijas vietu tieši uz kartēm, tāpēc nolēmām to izpētīt reālajā dzīvē. Bet ir viena dīvaina lieta. Par šo lidmašīnu vispār nav nekādas informācijas. Šis reiss bija nereģistrēts, tāpēc mums nav ne jausmas par lidmašīnas izcelsmi un galamērķi. Šis lidaparāts ir avarējis netālu no Lielā ezera. Tāpēc es nolēmu paņemt savu magnētiskās makšķerēšanas aprīkojumu, lai atklātu šo noslēpumu. Mēs mēģināsim noskaidrot, kam piederēja šī lidmašīna, kādas šī reaktīvā lidaparāta daļas joprojām atrodas zem ūdens un kādus noslēpumus slēp šī lidmašīna. Un es ceru, ka mēs par to nenožēlosim. Paskatieties tikai, visas šīs detaļas ir īstas salauztās lidmašīnas daļas. Tā ir nokritusi tieši no debesīm šeit. Varbūt tā kādreiz bija kontrabandistu lidmašīna. Varbūt kontrabandisti ar to pārvadāja kaut ko nelegālu. Tas varētu būt iemesls, kāpēc tā bija nereģistrēta. Tātad tā nebija tikai maza lidmašīna. Tā bija īsta reaktīvā lidmašīna, jo šeit uz zemes guļ milzīgs dzinējs. Tur ir aste. Šeit ir dažas spārnu daļas. Bet es domāju, ka lielākā daļa no tām ir zem ūdens, tajā ezerā. Es domāju, ka mēs sāksim magnētisko makšķerēšanu tieši tur. Pagaidi! Kas tas tāds? Nogulies! Noliecies! No mašīnas izkāp divi puiši. Kas viņi ir? Viens no viņiem ir ar masku, un viņi dodās uz ezeru. Viņi dodās uz ezeru, kur es biju plānojis veikt magnētisko makšķerēšanu. Bet kas, ja viņi ir saistīti ar to nozieguma vietu? Hei, paskaties! Te viņi ir. Tie puiši plāno kaut ko darīt pie ezera. Izskatās, ka viņi mēģina kaut ko meklēt. Varbūt viņi meklē kaut ko dārgu, bet viņiem nav pareizā aprīkojuma. Tātad varbūt mēs varam to sameklēt un atrast. Šiem puišiem neveicās noteikti. Bez pareizā aprīkojuma tu neko nevarēsi izļaukt no ūdens. Turieties zemu, puiši! Viņi kaut kur dodās, viņi atgriežas pie sava auto. Varbūt viņi grib meklēt dažādos virzienos, jo tas ezers ir liels. Jā, viņi aizbrauc. Puiši, tā ir mūsu iespēja veikt magnētisko makšķerēšanu tieši tajā vietā. Cerams, viņi neredzēja manu pikapu šeit. Es to novietoju tajā mežā. Es varu paņemt savu aprīkojumu un sākt magnētisko makšķerēšanu. Tātad tie puiši stāvēja tieši šeit, jā? Tātad mēs iemetīsim magnētu un paskatīsimies, ko viņi mēģināja izvilkt no šī ezera. Varbūt tās ir kādas lidmašīnas detaļas vai varbūt kāda kontrabanda. Mēs tiešām esam noķēruši kaut ko lielu, bet paskaties uz tiem burbuļiem. Atradums tūlīt tiks atklāts. Labi. Ak, mans Dievs! Tā ir AK, tā ir ierocis. Kas notiek, puiši? Rakstiet komentāros, ko mums darīt. Vai mums vajadzētu zvanīt policijai vai kā? Tā ir īsta AK Krievu šautene. Tā bija kaut kāda kontrabandas vai kontrabandistu lidmašīna, kas bija avarējusi. Bet ko tā pārvadāja un kāds bija avārijas iemesls? Mums tas šodien jānoskaidro, izmantojot manu milzīgo magnētu, vai ne? Tātad mans magnēts pievel kaut ko lielu. Varbūt tās ir lidmašīnas atliekas, es nezinu. Tas nav gluži kā ezers, tas vairāk atgādina purvu. Parādās burbuļi, un viņi redz kaut kādus apģērbus. Nē, tā ir soma. Oho, tad paskatīsimies, kas ir šeit iekšā. Zem ūdens, somas iekšpusē. Ak, mans Dievs, tā ir. Vai tu to redzi? Tas ir Rolex. Vecīt, tas ir Rolex. Neticami. Tas ir nedaudz netīrs, bet esmu pārliecināts, ka tie noziedznieki ir ļoti bagāti. Viņi lielījās ar tiem pulksteņiem. Ak, Dievs, es tiešām gribu tos uzvilkt. Tikai paskaties uz to. Mēs atradām Rolex zem ūdens. Tas ir traki. Vai es izskatos pēc gangstera, pēc noziedznieka, pēc ļoti bagāta čaļa? Ko jūs domājat, puiši? Kāda ir šī zelta Rolex cena? Bet tagad mēģiniet apturēt video un uzrakstiet šī pulksteņa cenu. Un mani redaktori jums parādīs īsto cenu. Wow! Ja jūs būtu tuvu, es atzīmētu jūsu komentāru ar patīk. Bet atgriezīsimies pie tēmas. Paskatīsimies, kas vēl ir. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Tas izskatās pēc kaut kāda balta pulvera. Un, ja tas ir saistīts ar kontrabandistiem vai kontrabandu, tad tas noteikti ir kaut kas saistīts ar noziedzniekiem.
Tātad tam vajadzētu būt īstai kontrabandai. Vai šeit ir vēl kas? Jā, ir vēl vairāk zelta un vēl vairāk dimantu. Ak, Dievs! Skatieties, tas ir īsts zelts, manuprāt. Vienkārši paskatieties uz mani, puiši. Es izskatos kā gangsteris, it kā lielītos ar ļoti dārgām lietām. Tā kā, es turpināšu meklēt ar magnētu, kur visas šīs dārgās lietas, vai ne? Jā. Tātad, es jau zinu aptuveno atrašanās vietu. Tātad, šeit varētu būt viss lidaparāts. Es jūtu kaut ko pie sava magnēta, bet tas šķiet viegls un viegli paceļams. Tas nav īpaši interesanti, bet tomēr tur kaut kas ir. Kaut kas iznāk ārā, ak, mans Dievs, tas ir neticami, puiši. Mēs zem ūdens atradām GoPro kameru. Tātad, varbūt tā GoPro kamera bija lidmašīnā, varbūt tā ir ierakstījusi avārijas brīdi, un mēs varam uzzināt avārijas iemeslu. Tātad, mēģināsim to ieslēgt. Labi, es to atveru. Tā darbojas. Baterija ir gandrīz tukša, bet es redzu, ka mēs varam noskatīties video. Tātad atskaņosim pēdējo ierakstu. Cilvēki, es jau nopirkšu jaunu Lambo. Tā kā... Ko? Tie čaļi izskatās pēc gangsteriem, viņi ir uz lidmašīnas borta un lielās. Jā, es tev teicu. Tie čaļi, tie gangsteri vienmēr lielās ar dārgām lietām, jo viņi ir noziedznieki. Labi, turpinām skatīties, tas ir tik lieliski, bet šī nauda nekas nebūs. Tik daudz naudas, vecīt. Hei! Hei, es pieminēju kaut ko par to metāla koferi. Varbūt tie abi puiši tieši to koferi arī meklēja, jo tas bija lidmašīnā, un tagad tas ir kaut kur zem ūdens, vai ne? Turpinam skatīties. Es un mans privātais reaktīvais lidaparāts. Tu sadragā šīs sienas. Nē. GoPro tagad ir izlādējies. Iesim atpakaļ pie mana pikapa, labi? Es to uzlādēšu savā pikapā, vai ne? Bet tagad, es domāju, mums jāsako tiem kontrabandistiem, jo viņi kaut kur aizgāja. Varbūt mēs varam viņus izsekot un atrast interesantāku vietu mūsu makšķerēšanai ar magnētu. Kā es teicu video sākumā, šis ezers ir milzīgs, tas ir ļoti liels. Tātad mums jāseko kontrabandistiem, lai noskaidrotu citas vietas, kur varam atrast kaut ko interesantu. Hei, skaties, es atradu mašīnu, tā ir turpat. Jā, tā ir viņu mašīna. Labi, paslēpsim mūsu pikapu kaut kur šeit. Es domāju, ka tie puiši meklē to koferi, kuru mēs redzējām GoPro ierakstā. Bet puiši, skatieties līdz video beigām, jo šobrīd šis GoPro lādējās. Un tad mēs uzzināsim, kāda bija avārijas iemesls, kas notika tā GoPro video beigās. Bet tagad mēģināsim viņus izspiegot. Aiziet, es rādu divus no viņiem. Viens no viņiem izskatās pēc priekšnieka vai kaut kā tāda. Jā, viņš ir galvenais. Un viņš liek otram puisim kaut ko darīt, piemēram, atrast kaut ko ūdenī. Ja? Viņš nemaz nav apmierināts. Viņiem nav tāda aprīkojuma kā mums, tāpēc viņi nevar dabūt to lietu ārā no ūdens. Un es esmu pārliecināts, ka viņi meklē to koferi, ko mēs redzējām GoPro video. Tur iekšā varētu būt kaut kas ļoti, ļoti dārgs. Gulies, viņi kāpj atpakaļ mašīnā. Šis ezers ir ļoti liels, tātad viņi iespējams mēģina kaut ko atrast citā vietā. Jā, paskatīsimies, kur viņi dodās, un varbūt tad mēs arī viņus izsakosim. Bet vispirms apskatīsim vietu, kur viņi mēģināja kaut ko dabūt. Varbūt mums paveiksies vairāk. Atgriežamies pie kravas automašīnas. Tātad, varbūt mēs varam atrast vēl vairāk lietu, piemēram, Rolex un citas lietas, ko jau atradām. Ejām! Tātad viņi kaut ko meklēja kaut kur šeit. Tā es domāju. Jā, tieši tā kā ar pirmo dronu, ko izmantojām. Es domāju, ka tā ir lidmašīna. Vai kādas tās daļas. Atkal nekustās. Izskatās, ka mans magnēts ir iestrēdzis. Tātad mēs paceļam visu lidmašīnu. Likās, ka es kaut ko izslēdzu, bet joprojām uz mana magnēta ir kaut kas smalks. Jā, tas joprojām ir smags. Esam piesardzīgi. Jā, paskaties, cik daudz burbuļu nāk. Es to redzu. Tas jau nāk ārā no ūdens. Oho, kaut kas metālisks. Jā, puiši, ak, mans Dievs! Es taču teicu, ka tā ir daļa no lidmašīnas. Kas pie velna? Tā ir lidmašīnas vadības panelis. Iedomājies, cik briesmīgi šī lidmašīna tika sadalīta gabalos. Tas viss notika ūdens trieciena dēļ. Šī ir lidmašīnas iebūvētā elektronika.
Šis izskatās pēc autopilota ierīces. Paņemsim to un mēģināsim ieslēgt. Aiziet! Ja mēs kaut kā varam to ieslēgt, mēs varam uzzināt attālumu, varbūt arī lidojuma izcelsmi, jo šis ir autopilots. Man ir līdzi nedaudz strāvas. Protams, tas ir manā pikapā. Jā, tā ir baterija, protams. Es neesmu nekāds elektronikas speciālists, bet es zinu, ka sarkanais ir pozitīvais, bet melnais ir negatīvais. Mums vajag noņemt izolāciju no vadiem, un tad mums šeit jāpieliek strāva. Skaties, mūsu autopilots ielādējās. Mēs varam redzēt, kā šai lidmašīnai vajadzētu lidot. Skaties! Oho! Un ceļš iet cauri aizliegtajām lidojuma zonām. Kas pie velna? Tā ir vēl viena pierādījuma zīme, ka tas bija kontrabandas lidojums. Viņi domāja, ka viņus neizsekos, ja viņi lidos cauri aizliegtajai zonai. Bet aizliegtās lidojuma zonas nozīmē, ka tur varētu būt militārās bāzes vai kas tam līdzīgs. Tātad varbūt šo lidmašīnu vienkārši notrieca. Tā tika uzspridzināta ar raķetēm no militārajām bāzēm, bet puiši, cik man zināms, tajās vietās netālu no šī ezera vispār nav nekādas militārās bāzes. Tur nav nekā, kas varētu uzspridzināt lidmašīnu. Tāpēc lidmašīnas avārijas iemesls joprojām ir noslēpums. Tātad atgriezīsimies pie magnētiskās makšķerēšanas. Tātad varbūt mēs varam iegūt vēl vairāk detaļu no lidmašīnas vai varbūt kādas citas lietas, kas varētu būt saistītas ar to kontrabandistu lidmašīnas stāstu. Tātad paskatīsimies, kas tas tur ir iekšā tajās jūras zālēs. Es nezinu, vai uz mana magnēta vispār ir kāds atradums. Nē, tur kaut kas ir. Oho, kas pie velna? Tas izskatās pēc sprākstvielas vai kaut kā tam līdzīga. Ak, mans Dievs! Puiši, ja jūs jebkad kaut kur atrastu kaut ko tādu, nekad to neaiztieciet. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Tātad tas noteikti ir saistīts ar karteli vai kontrabandistiem. Es domāju, ka mums jāsako kontrabandistiem. Bandīti devās kaut kur tajā virzienā. Viņi varētu zināt tās lietas atrašanās vietu, kuru mēs meklējam. Šeit ir daudz kontrabandas lietu, bet mums joprojām jāatrod tā lieta. Tātad izsekojam viņus. Nu nāciet, puiši! Mums jāturpina izmeklēšana un jāatrod tie puiši, jo es domāju, ka viņi kaut ko zina. Bet viņi to nevar atrast. Ejam! Nu nāc! Mums vēl jāsako tiem gangsteriem uz citu vietu, pie tā lielā ezera. Viņi pamet trasi un es viņus izsekos. Tur! Te viņi ir. Ko viņi dara? Tie puiši! Viņi mēģina izcelt kaut ko ļoti svarīgu no ūdens. Pagaidīsim, līdz viņi aizies. Un varbūt tad mēs varēsim atrast kaut ko svarīgu. Viņi ir tik zaļi. Viņi dodās kaut kur, es iešu pie mašīnas. Nāc! Viņi dodās kaut kur citā virzienā. Viņi dodās uz mežu. Es domāju, viņiem vajag lielāku zaru vai kaut ko tam līdzīgu. Tā ir mūsu iespēja. Nāc! Tā ir mūsu iespēja. Mums ir ierobežots laiks, un viņi varētu būt bruņoti. Kā jau teicu, es atstāju savu magnētu tur, jo mēs atradām sprākstvielu, bet man ir rezerves magnēts. Un tas ir trīskāršais magnēts. Tieši tas mums ir vajadzīgs. Aiziet, puiši! Kamēr viņi nav atgriezušies, mums jāpasteidzas. Viņi kaut ko meklēja. Kaut ko tieši šeit, vai ne? Jā. Tas bija tas zars, kuru viņi mēģināja dabūt. Tāpēc es metīšu magnētu tieši tur, un varbūt mēs varēsim dabūt kaut ko ļoti jauku un dārgu. Bet mums jāpasteidzās, līdz viņi atgriežas. Aiziet! Ceru, ka tur nebūs nekādu lidmašīnas detaļu, jo ja mans magnēts pievilksies pie tās lidmašīnas, mēs to vispār nedabūsim ārā, jo tas iestrēgs. Mums ir burbuļi, jā. Un mans magnēts kaut ko tur. Tas nav super, patiesībā tas ir smags. Ne pārāk smags, bet noteikti smags. Pagaid. Kas tas ir? Nē, mans magnēts noslīdēja, bet es to dabūju. Jā, tā ir portfelis, tā ir čemodāns, kuru mēs meklējām, kuru mēs redzējām ar GoPro, vai ne?
Puiši, tas ir ļoti smags. Un atcerieties, mums tagad jāiet prom, līdz viņi atgriežas. Tātad paņemiet to, palīdziet man, satveriet to, aiziet, ejām! Jā, aiziet, cilvēki, aiziet! Atveram to vaļā. Labi, vai esat gatavi, puiši? Lai redzētu, kas ir šajā koferī, kuru mēs meklējam. Kas tas par? Tas ir 1, 2, 4. 4 gabali pa 4 kilogramiem zelta. Ak, Dievs! 1 grams maksā varbūt $1000, bet šeit ir kādi 4000 gramu. Tas ir $4 miljoni aptuveni tā. Ak, Dievs! Un paskaties, tur ir tik daudz naudas! Iekšā koferī! Un kas vēl? Mums pat ir BMW atslēga, bet man nav ne jausmas, kur ir mašīna. Varbūt tā arī ir zem ūdens, bet tik un tā, tik daudz lietu. Tas noteikti ir pelnījis tavu patīk, tāpēc nospied to tūlīt, ielaiko šo video, jo tas ir neprāts. Es pat nevarēju par to sapņot. Tāpēc mums pēc iespējas ātrāk jāatstāj šī teritorija. Bet vispirms mums vēl ir jāizdara viena lieta, un tad mums tūlīt jāaiziet no šīs vietas. Noskatīsimies video no GoPro, labi? Tāpēc pasteigsimies, atskaņosim pēdējo video, kuru sākām skatīties, bet nepabeidzām. Jā, cilvēki. Mans personīgais lidaparāts. Tur ir 2 kaķi iekšā? Uz ekrāna. Kā tu varēji aizmirst uzpildīt tvertni, tu muļķi? Kapteinis kliedz kaut ko par degvielas spiedienu. Vai atceries? Mēs domājām par spiedienu. Tātad tas bija degvielas spiediens. Sasodīts, vecī, piedod. Mums jādara tas, par ko vienojāmies. Kas pie velna viņi aizmirsuši uzpildīt degvielas tvertni? Kas ar viņiem nav kārtībā? Cilē, ko tu ar to domāji? Es nezinu, kā ir ar tevi. Bet es esmu, ak, mans Dievs. Tātad mēs varam pieņemt, ka tie gangsteri ir diezgan stulbi, vai ne? Ko? Viņi ir atpakaļ! Nē, kāp mašīnā! Augšā operatori, kāp mašīnā! Mel, nāc! Nāc, dosimies prom! Ak, Dievs, tas ir traki! Mēs atradām to koferi, ko viņi meklēja, un tagad tas viss ir mūsu. Tie gangsteri ir tik stulbi kontrabandisti. Mēs esam daudz gudrāki un daudz veiksmīgāki, tāpēc mums ir visas dārgās un interesantās lietas. Jā? Jahū! Čaļi, ja jūs skatāties šo video līdz galam, abonējiet manu kanālu jau tagad un neaizmirstiet ielikt laikus, lūdzu. Man ir sapnis sasniegt 5 miljonus abonentu, un jūsu abonēšana ir vislabākais atbalsta veids. Es jums sagādāšu vēl vairāk piedzīvojumu. Jūs man atnesīsiet vēl vairāk abonentu. Mans vārds ir Slavs Adventures. Atā!